šodien unikāla vieta, unikāla spēle, unikāla laukums. 3-3 hokejā savā starpā tiksies komanda Karsums un komanda Dārziņš. Kurš būs pirmos vārds? Nav tāds nekāds derības. Derības? Iespējams, ka ģērbtuvējs bija. Jā, ļoti iespējams. Es jau domāju, ka varētu būt zilie. Jā. Tā, Mikls Redlis. Tagad skatieties, ripa tiek paņemta un jāspēlē tālāk. Rihards Bukarts. It kā jau atspēlēja laicīgi Vitoļiņš, bet tagad arī, jā, ir. Ar savu tradicionālo 70. numuru. Tas, kas ir bijis, tas ir bijis. Te ir daudz iespēju uztrenēt aizmiršanu. Tagad jau Rihards Bukarts un vārtī. 4-3 jau Baltā komanda vadībā. Jā, tagad jau vadībā Kars un Virknēns tagad bija, bet vēl jau ātri pretuzbrukums. Ziediņš, tālāk jau Rēlīgs un vārtī. 4-4. Rezultāts izlīdzināts. Bet Tauziņš nav tas mazākais vārdsargs. Viņam grūti viņš plecu trāpīt. Rēlīgs, metiens vārtī. Hat-trick, trešie vārti. Miķelim Rēlīgam šajā spēlē. Jānis Straupe jau tālāk. Atņem viņam ripu, Ziediņš. Vārti devītniekā. Šajā stūrī, pašā devītniekā, Jā, neizšķirs rezultāts 7-7. Uz otru malu Vitoļiņš un Romanovskis atsit. Karsums, metiens vārtī. Bērziņš ātri nosit ripu, tālāk jau Lībsbergs un arī Romanovskis, redzam, vārdsargi arī saprot to, ka lai pēc iespējas ātrāk neutralizētu pretiniekus, bet šeit Lībsbergs gūst vārtus. Tālāk jau Bukarts. Bukarts atspēlē, bet piespēle nav precīza. Un Rihards Bukarts jau uz otrā pusē izspēlē līdz tukšiem vārtiem. Un tā arī ir. Karsums gūst vārtus. 13 pasaules čempionātos Latvijas izlases pārstāvējs. Arī olimpiskajās spēlēs kopumā 3. Un to arī viņš apliecina šeit laukumā. Bukarts būs metiens. Ļauņa metiens ir un Auziņš to atsit. Un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Vismaz pirmais mačs ir galā. Rezultātu 11-11. Draudzīgs neizšķirts. Un otrā spēle. Un minūtēm iepriekšējā spēlē jau diezgan ātri vārti tika gūti. Es domāju, ka šajā brīdī jau bija vismaz kādi 4 vai 5 vārti. Tagad arī pirmais vārtu gūms. Tā arī ir. Viss var ātri mainīties. Bet par vārdsargu spēli noteikti gribas uzjautāt, jo arī Denijs Romanovskis, Jānis Auziņš, cik skaists vārtu gūms Miķelim Rēlikam. Vārdsargi paši minēja, ka spēlētājs spēlēs. Iedomājieties, Konors Makdēvis pa šo laukumu mēģina uzņemt ātrumu, nobremzēt, mainīt virzienus. Protams, ka viņš būs labs, mēģina pārsteigt ne ar ko. Arī necentās baigi. Tagad skaists vārdu gūms Roberts Bukarts. 5-1 šī rezultāta atšķirība. Un domāju, ka Karsuma komanda arī skaisti. Māris Ziediņš šeit. Jā, Māris pārvirzīja ripu vārtos. Šobrīd tiek eksperimentēts, bet tas viss mainīsies. Tas viss mainīsies un tiklīdz sāks parādīties turnīri. Zaudētāji, bet lielākais darba apjoms, kas jāveic, ir vārdsargiem noteikti šajā pavērot, ja nonāk spēle līdz 3-1, jo tāds arī ir iespējams formāts. Iespējams, man liekas, ka mazajiem puišiem tas bija. Jā, mazajiem bija, jā. Viņi visi iekaro pamazām savu vietu sporta apritē, bet šeit iet runa vairāk tieši par ziemas spēli, kuras cīņām saistošāk un bagāk. Šādā spēlēs es teiktu, tādi 2-3 zinām hokejs, bet te ir visi, ejot caur tam sarakstām. Lielākā daļa viennozīmīgi skaisti vārti. Būs arī šie soda metieni, ja pēcspēles metieni. Pirmais pēcspēles metiens būs Miķelim Rēlikam. Viņš arī izpildīs to pret Deniju Romanovski. Miķelis ieskrienās visā laukuma garumā, principā no pretinieka vārtiem. Pirms vispār izdomā, ko darīt. Jā, redzam Rēliku. Šeit var sagaidīt Jākaba metienu.
Precīzi. Jo viņš noteikti nemēģinās kaut kāds meistarstiķis uz šādu ledus. Apmēram 75% gadījumu viņš nestrādās. Nu, Miks parupējās. Ui, nu, Ripa nav aizslīdējusi. Bet tagad Šeit ir ieskait, Ripa aizslīdēja uz aizmuguri. Bija uz Es kā aizmuguri, ja? vārdsargs teiktu, ka viņu nevajadzēja skaitīt. Bet daži metēji. Daži metēji. Vai pat, jā, pēdējais. Kapteiņi. O, vārti, jā. Tagad, jā, aizraujoši pavērot. Kas tu izdosies tu? Jā, tā. Nu, te gan... Varētu arī jūs. Ko es darīšu, viņš jautā. Neizdevās tomēr. Nu, kā Mārtiņš to spēlēs? Mārtiņš uzmetīs. Opā, lūdzu! Nu, vismaz kaut var priecīgi doties uz ģērbtuvēm un spēle ir izdevusies. Jā, spēle ir izdevusies. Paldies hokejistiem un arī paldies tev, Artur, par komentēšanu. Un tagad laiks secinājumiem un Jaņo arī atpūtās. Jā, viennozīmīgi. Tiešām prieks, ka ir izdevies šis pasākums Lietuvas stadionā. Labi, tas arī būs viss šajā vakarā, bet tiekamies atkal jau nākamajās pārraidēs. Vislabāk!